punkti, ne jau kaut kas kontrolē gravitāciju, tas būs ar propelleriem. Nē, tas skaidrs. Tas būs drona stilā, kā helikopters kaut kas 100 punkti. Jā. Bet iedomājies, tev jau vajadzīgi ir, tev vajadzīgs ir tā propulsion saucamais. Tev ir vajadzīgs gaisa spēks, kas tev paceļ, un gaisa spildens, kas ir anormāls vējš. Respektīvi, vienkārši tupā formā runājot. Bet zinot, viņa mārketings būs crazy. Jā. Mārketings būs. Kādas tev domas par Cybertruck? Es neesmu dabā redzējis. Es arī ne. Bet es gribētu redzēt. Bet tā. Dizaina ziņā. Jā. Es skatījos vienu YouTube video, kur čals nopirka to Cybertruck. Un līst lietus, un tas tīrītājs pat līdz augšai netiek. Un visu laiku līst lietus lejā, un visu laiku strīpstājas, un nevar notīrīt normālu logu dēļ. Okay. Tādas dizaina tur problēmas, bet uz ko paskatīties no malas ir interesanti. Kā Hollywood nākotnes tur... Ļoti drosmīgs dizains, bet man liekas, ka viņam arī baigi neiet ar viņu. Tur tāds dzirdēja. Ceļš uz šejienu bija ļoti skaists.